Atcerieties, pirms pāris nedēļām es stāstīju par sievieti, kur par 4000 no valsts aizgūtas naudas no bezdarbnieces kļūst par uzņēmēju, kura nodarbinās vairākus desmitus cilvēkus. Līdzīgu dāmu es atradu otrā Latvijas malā Vidzemē, Limbažu rajonā, kur audzēs sliekas. Nu, viņa nepieņems darbā tik daudz darbiniekus, bet viņas darbinieki būs miljoni slieku. Sliekas, kas pārstrādā biokompostā, da jebko, kas ir pārstrādājums ar nenormālu ātrumu. Ziniet, es tikai mazliet smējos par to, jo tur ir viss kārtībā. Biznesa modelis ir apstiprināts, gudri cilvēki ir apstiprināti. Tev jau paliek, ja tev jau fumpas nāk. Beidz mums tās lietas stāstīt, mēs gribam redzēt. Lūdzu. Diana Caune kopš guva darba traumu kādā ēdināšanas uzņēmumā Rīgā, nu jau gadu ir bezdarbniece. Taču bez darba viņa nekad nav sēdējusi. Dianas ģimene te Vidrižos, Limbažu pusē, izstrādā mežu, audzē Ziemassvētku eglītes un kazenes. Kad pati nesen tirgū pārdevusi savu ražu, sākus prātot par iespējām izaudzēt vairāk, bet bez minerālu mēsliem. Tādēļ agrākajā kūtiņā Diana sākus eksperimentēt ar Kalifornijas sliekām. Nu, lūk, un savācam mizas, kas ir mājās, visu, ko mēs izlietojam, nu, kafijas biezumi, tējas biezumi, jebkas, teiksim, tikai, nu, plastmas, metāls, stikls, to nē. Bet viss tas, kas ir organisks, tas viņiem der. Ieskaitot vecus papīrus? Arī vecus papīrus, vecas grāmatas, vecas avīzes, tas viss viņiem der. Visu viņi ēd. Tie viņi Dianai ir tās pašas Kalifornijas sliekas, kuras tagad kļūst par viņas uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem. Dianas izstrādātais biznesa plāns saņēmis vienu no augstākajiem vērtējumiem starp 80 jaunajām idejām uzņēmumu dibināšanai. Uz 4000 latu lielu atbalstu biznesa uzsākšanai pretendēja vairāk kā 1000 bezdarbnieku Latvijā. Bet Dianas ideja tika atbalstīta kā salīdzinoši arī inovatīva, kurai nemaz nevajag lielus kapitāla ieguldījumus, lai uzsāktu ražošanu. Nu, un cik viņas dienā, teiksim, var saēst, to jūs sasmalcinājāt? Nu, cik viņas tur ir kastīte iekšā pēc svara, tik viņas arī, piemēram, sēd. Tas ir 5 kg slieku, apēd 5 kg šitās labuma. Jā. Katru dienu ārā no šīs kastītes jūs arī dabūsiet 5 kg superīgi augstvērtīgās šitās. Es saprotu, tas ir gatavais jau, jā. Nu, un ar ko viņš tik labs? Nu, principā tur nav nezāļu sēklu klāt. Viņš ir tīri ekoloģisks, no visiem smagajiem metāliem attīrīts. Mums jau, teiksim, pārtikā, veikalā, ko mēs pērkam, arī kaut vai, kartupeļi man laukā izaudzēti. Bet, teiksim, pilsētnieku veikalā nopērk kartupeļus, viņi taču ar visādiem ķimikātiem apstrādāti. Jūs savācat ar ķimikālijām apstrādātus kartupeļus. Tas lopiņš jums viņa pārstrādā un uztaisa bio pilnīgi? Jo tur jau tāds minerāla mēsls varbūt tai zemē jums tad ir? Nē. Tur jau ir tā lieta, ka tā slieka ir, teiksim tā, viņa ir kultivēta Kalifornijā tajā laboratorijā ar tādu aprēķinu, ka viņa attīra. Viņa attīra no smagajiem metāliem, viņa attīra no ķīmijām visām. Un iznāk tiešām ekoloģiski tīrs mēslojums. No pašasreiz pirktajiem 5 kg slieku ar nodarbinātības aģentūras piešķirtajiem 4000 latu Diana 4-kāršos savu slieku krājumu. Sākumā Diana no tā, kas ēdnīcās un kaimiņu virtuvēs paliek pāri, iegūs dienā apmēram maisu biohumusu. Tik kreptīgas augsnes, kuru varēs iestrādāt dārza augsnē tikai 20% no kopējās masas un uz 5 gadiem aizmirst par minerālu mēsliem, toties baudīt bagātīgu ražu un pret slimībām neuzņēmīgus augus. To Diana pārbaudījusi arī pati uz saviem kartupeļiem, kuriem Kolorādo vaboļu briesmas kā roku atņemtas jau neilgi pēc biohumusu uzkaisīšanas, bet kazenes tagad augot īpaši leknas. Tagad, kas nāk augšā jaunie stādiņi, tie jau ir stipri spēcīgāki, jo tā sakņu sistēma tiek stiprināta un imūnāki jau viņi ir. Un domāju, ka nākamā gada raža būs 2 lielāka nekā iepriekšējā. Būtu izdevīgāk iegādāties biohumusu un samēslot un sastrādāt to augstni, nekā katru gadu pirkt minerālu mēslus, kurus, es zinu, maksā, teiksim, tur tie 40 kg, maksā 50 latus, Par litru šīs īpašās augsnes Diana iekasēs 10 centīmus. Pirmkārt jau to varēšot nopirkt depo veikalu ķēdē, bet ar laiku noteikti arī citos dārzniecības preču veikalos.
Pagaidām uzņēmumā strādās tikai viņa viena, bet ar laiku pie fasēšanas un ēsmas sarūpēšanas darbā tiks pieņemti arī pāris kaimiņi, kuri arī līdz šim bija bezdarbnieki. Jaunā uzņēmuma 4000 sākuma kapitāls pārsvarā tiks guldīts tehnikā. Barības smalcinātāji, īpaši ērti apkopjami konteineri, kur sliekām mitināties, kvadracikls, lai lauku ikdienā var vieglāk sarūpēt ēsmu sliekām, kā arī jāierīko laba apkure un jānosiltina kūtiņi, jo siltā vidē slieku darba un vairošanās spējas pieaug. Rēķinoties ar to, kādā tempā vairojās slieciņas, rēķinoties ar to, ka viņām ir arī, es parēķinu arī tos visus riska faktorus, ja tos 25% paņēmu nost, tad iznāk tā, ka principā es jau pirmajā gadā atpelnīšu to, ko es esmu ieguldījusi. Arī nodokļos jūs valstī pēc gada jau būsiet atdevusi visu, ko valsts jums tagad it kā iedod. Jā. Kas sanāk vēl 2 reizes ātrāk nekā valsts jums prasa, jo jums prasa 2 gados būt veiksmīgai. Jā, nu jau 2. gada beigās es domāju, ka es jau būšu ar ļoti lielu peļņu. Nu ko, tas laikam mums šodien ir jāliek.